Sveicināti podkāstā, personība izaugsmes klubā, iedvesmojušas sarunas ar jaudīgām personībām. Un šodien pie mums ir ciemos Matīs Kuba. Viņš spēja apvienot ģimenes dzīvi kopā ar biznesa dzīvi un abus izdarīt pilnvērtīgi. Viņš ir tāds vispār ļoti laimīgs cilvēks pa dzīvi. Tas rīta cēliens ir visauglīgākais, un ka tās visas lietas, ko tu dari, viņas arī noved tev pie mērķa, ja tu darbojies un dari. Tas ļoti interesants stāsts, personīgais stāsts par to, kā viņš tika, kā viņš veidoja. Vai tev patīk tas, ka ir jauns formāts podkāsti? Jā, man patīk, jo var iepazīt vairāk personību cilvēka, gan, kad var uzdot arī jautājumus. Jā, jo tāpēc, kad uzreiz ir tāda brīvāka atmosfēra un vide, un manuprāt, gan mēs, gan arī tas viesis uzreiz jutās savādāk. Tas formāts ir tāds dzīvelīgāks. Tu klātienē redzi emocijas, klātienē redzi, kā cilvēka galvā notiek jautājumu saprašana. Ja tev patīk augt, ja tu neesi apmierināts ar to situāciju, kur tu esi šobrīd dzīvē, tad obligāti noklausies šo podcastu, tur tieši priekš tavas dzīves situācijas ir lietas, kas tev palīdzēs. Jebkurš cilvēks, kurš grib būt veiksmīgs, kur kaut kāds panākums, viņam noteikti dara noklausīties šos podkastus. Ja mēs būsim kustībā, mēs iesim un darīsim, tad rezultāti noteikti tam sekos. Un katram noteikti ir savs posms, kurā viņš atrodas, un to kopā savienot ar savu tādu mirkli, kurā viņš ir, un tāpēc es ticu, ka viņš kaut ko atradīs tajā visā.